Kāda varētu būt jūsu prognoze, cik ilgs laiks būtu nepieciešams vēl, lai nonāktu pie kaut kāda puslīdz šobrīd vēlamā stāvokļa, kādu mēs viņu iztēlojamies? Teiksim, Japānā pēckara autoindustrija, kur ražo kaut kāds vietējais nozīmes mašīnītes, tad 60. gadu beigās viņi izdomāja, ka tam ir jāpievērš kaut kāda uzmanība, tur pagāja, nebija pat 10 gadu. Beigās arī Amerikā stieļ. Jā, un Amerikā jau bija pieprasīts tās Toyotas. Un būtībā tā situācija ir diezgan līdzīga, man liekas, ja var salīdzināt autoindustriju izglītību. Jo arī tur galvenais bija kvalitātes kontrole, ko tur izgudroja tajā laikā. Es domāju, ka patiesībā ir divi aspekti. Kā man šķiet, ja ir labā griba un vēlme kaut ko darīt, ja tā vēlme kaut ko darīt vismaz valsts ministriju līmenī, tad sistēma kā tāda struktūrāli var sakārtot gada divu laikā. Bet nākošais solis ir par to, ko mēs saucam, ko jūs pieminējāt arī kaut kādā ziņā, es to nosaucu par korporatīvo kultūru. Tas, kāda ir akadēmiskā personāla un studentu sajūta šīm lietām. Tas, protams, nav gada un divu jautājums. Es domāju, ka, lai šīs lietas sakārtot, ir vajadzīgs nedaudz ilgāks laiks. Varbūt, ka tie paši 10 gadi, par ko šeit gāja, ir tāds realistisks termiņš. Bet, lai tas sāktos, acīm redzot, ir jābūt sistēmai, kas stimulē tas, ko Marina sākumā teica, šo te ekscelenci, pasniedzēju vidū, akadēmiskā personāla vidū, izpratni par to, kas patiešām ir kvalitāte un tā tālāk. Un tad uz šī te bāzes, kā lai to saka, dodot zaļo gaismu caur sistēmu, nevis kaut kā personu, bet caur sistēmu tiem, kas patiesībā nes šo kvalitāti un kaut kādā veidā neļaujot uzurpēt sistēmu tiem, kuros šī kvalitāte nav, mēs varam to sistēmu vērst par labu. Es absolūti esmu pārliecināts, ka nekādi, ja mēs gribēsim šo te formālus rādītājus kvalitāti taisīt, viņus ļoti formālus. Man ir tāds piemērs, es labi atceros, ka tagad jau 10 atpakaļ mēs ieviesām formālus rādītājus, kādiem ir jāatbilst disertācijai. Formāli rādītāji nozīmē, cik daudz publikācijas kādos žurnālos. Un ātri vien šī sistēma pārvērtās savā pretmetā, jo mēs samācījāmies taisīt publikācijas, kas formāli atbild pēc būtības neatbild un tā tālāk. Pašā laikā vienu piemēru, ko es ļoti labi zinu Berklijas universitāti, nesen pie mana ļoti laba kolēģi, tā aizstāvēja disertāciju, bet neviens publikācijas fizikā, dabas, kas normālā situācija ir absolūti nonsens. Bet šī konkrētā gadījumā, zinot, es nestāstīšu kādā apstākļa, nevienam neradās ne mazāko šaubu, ka šis te darbs atbilst augstākajai raudzē un ir absolūti kvalitatīvs. Un tikai šī te kolēģi no iekšpuses var būt tā, kas pati pasaka, šis, lai tu ir kaudzes publikācija, bet patiesībā neatbilst, un šeit varbūt viņi ir mazi, bet viņš atbilst. Bet tā ir jārodās šeit iekšēji korporatīvai kultūrai, veidoties un var tikai tā, ka sistēma ir tāda, kas stimulē viņas izaugsmi, un tad rezultātā rodās šī te pamazām sajūta cilvēkos, kas ir sistēmā. Un tā korporatīvā kultūra jau ir tikai tāda savādāka. Jo tas topošais doktorāns turpat ar viņiem kontaktējās, viņš jau parasti jau sāca strādāt par pasniedzēju. Visi tie pasniedzēji, kuri ir tajā kolēģijā, tie ir draugi, tad viņš jau gatavojoties aizstāvēšanai, jau organizē banketa galdu, jo tomēr vēl ar vienu no padomu laikiem tas tā ir pieņemts. Tā ir korporatīvā kultūra. Labi, ja tas darbs tiešām ir labs un tas topošais doktors ir, viņš tiešām, viņš ir labs neraugoties par korporatīvo kultūru, bet ja tiek izlaists cauri nekvalitīvs doktora darbs dēļ tā, ka viņi visi ir draugi vai labi pazīst, Jā, es saprotu, te mēs varbūt drusku esam pretrunās tādīko, kādas mēs sapratām ar korporatīvo kultūru. Es iedomājos nākotnē ideāli. Un jūs sakat, kāda viņa pašreiz. Mēs var tikai piekrist, pašreiz viņa ir pretējā virzienā raukoša. Un ka mums ir jādara tāda, lai tā kvalitāte iznāk kā organiska nepieciešamība tiem, kas sistēmā strādā. Vai cilvēks, kas nezinu, raksta savu pētniecisko darbu, viņš nevarētu, kā lai to saka, lai viņam būtu kauns sliktu kaut ko piedāvāt. Pašreiz tas tā, diemžēl viss. Tieši tā tolerants pazemojuma diezgan liela. Viņi var tur ilgstoši strādāt ar darbiem, ko kā tiešām kauns. Bet tur ir nopietnis. Tas ir plašāk
tēma. Jā, tā ir ļoti plaša tēma. Kā šitāds pēc, un integritātes. Šo kultūru varbūt raksturo viens tāds teiciens, kur es esmu dzirdējis par disertāciju aizstāvišanu. Pusstunda kalna un pēc tam Grācijas